Patriotiskie liepājnieki un mūzikas mīļotāji noteikti 100% piekritīs, ka Liepāja ir roka mūzikas sirds, kur dzimst jaunas grupas. Viena no jaunajām Liepājas roka grupām, par kuru mēs noteikti dzirdēsim vēl un vēl, ir grupa Falling Sky, kurā apvienojušies 4 muzikāli talanti apveltīti puiši. Ar jauno Liepājas grupu jums būs iespēja iepazīties jau tuvākajās minūtēs. Mēs esam grupa Falling Sky un jūs skatāties raidījumu Uzgriez skajā. 21 gadu vecais Edgars ir grupas vokālists, spēlē arī akustisko ģitāru. 20-gadīgais Kristaps grupā ir elektroniskās ģitāras pavēlnieks. 16 gadu vecais Ivo Asns spēlē basģitāru, savukārt Edgara un Kristapa vienaudzis Antons Merķuks ir bundzenieks. Muzikālo apvienību Falling Sky paši grupas dalībnieki dēvē par ģimenes ansamblu. Es esmu brālēns un šie man ap 2 brālēni arī. Ir mūsu brālēns. Mēs esam brāļi. Mēs abi esam brāļi un viņš ir mūsu brālēns. Mēs esam tāda ģimenes grupa gandrīz. Antons ir draugs vienkārši. Puiši muzikālās iemaņas apguvuši pašmācības ceļā līdz vienu dienu pirms pāris gadiem dzima jauna ar liepājniecisku roķīgu ritmu apveltītu grupu. Kad jūs īsti sākāt spēlēt? Īstenībā jau mēs sākām kā grupa 8 Minutes. Un, kur mēs Kristapu nodibinājām, tas bija 2010. gads. Jā, laika. 2010. gads, un tad pieteicāmies tādā festivālā kā RTS, un tikām iekšā, un tur paspēlējām, un tad jau pēc tam arī sekoja piedāvājumi tur spēlēt aizputas svētkos, un Tukumā spēlējām, un vēl šur tur. Tad, tā grupa izjuka kaut kad pagājušā gada pavasarī, un tad tagad atkal nolēmām atsākt spēlēt. Un īstenībā Antons jau arī spēlēja 8 Minutes, bet viņš spēlēja basu, un tagad mēs viņu pārkvalificējām pa bundznieku. Un Ivo, starp citu, bija mūsu grupas menedžers. Tagad šī mūsu basists. Tā kā jūs esat diezgan jauna grupa? Mēs esam ļoti jauna grupa. 6 mēnešu. Šādā sastāvā mēs spēlējam kopš oktobra. Liepājas vokālo ansambļu konkursā tieši šādā sastāvā un jāpiemina uzstājoties pirmo reizi ar pašas atcerētām dziesmām puiši plūc uzvaras lauras, jo žūrija viņu sniegumu novērtēja visaugstāk.
šī uzvara nesen notikušajā konkursā? Tas mūsu pirmais koncerts. Pirmā iespēja tādu kopā uzspēlēt. Satraukums bija liels arī. Es šajā pasākumā pirmo reizi uzstājos kā koncertā basģitāru spēlē. Protams, bija uztraukums un bija diezgan ļoti pārsteigts, kad dabūjām pirmo vietu, un vēl Edgars dabūja vokālā pirmo vietu, un arī bundzinieks dabūja pirmo vietu, kā bundzinieks. Jā, viņš jau dabūja basģitāru pirmo vietu, bet viņš spēlēja kā citā grupā. Jā, es dabūju diplomu par labāko basģitaristu savā otrā grupā, ko saucās Leila Rose. Fallingskai dalībniekiem pat labi ir aktīvs mēģinājuma laiks, jo konkursā uzvarējušām grupām jāpārstāv un ar godu jānes Liepājas vārds Latvijas mērogā. Plānots uzstāties pagaidām ir Rīgā, kur mums jāpārstāv Liepāja ir tālāk. Un ceram, ka mums pēc tā arī būs kaut kādi piedāvājumi. Pašlaik ir daži piedāvājumi, kad spēlēt izlaidumā. Jā, pēc tā koncerta, kad vinējām, mums arī piedāvāja uzstāties Fontēnā atkal. Puišiem uzvar Liepājas skatē nozīmējas turpināt iesākto. Viņi aktīvi raksta dziesmas un bieži organizē mēģinājumus. Grupā izvēlēts šāds nosaukums, jo tas labi skanot. Galvenais, ka tajā saklausām brīvību, kas ļauj rast saikni ar klausītājiem. Tajās vietās, piemēram, kur jūs jau esat uzstājušies, kā jums varbūt tās ir bijis tas vērtējums, kā jūs ir uzņēmusi publika līdz šim? Pašlaik publika mūs uzņēmas diezgan labi, es tā domāju. Bieži vien, kad es vēl biju menedžers un grupa uzstājās, es skatījos publiku un viss bija atsaucīgi un visiem patika, kā mēs spēlējām. Jā, un Vadugunīs arī skatījās, ka daudziem patika un aplaus, protams, bija. Jā, pašlaik šķiet labi. Un mēs esam jauna grupa un es vērtēšu vairāk to atsaucību, kad būs vairāk koncertu. Pēc viena koncerta īsti nevar spriest to. Mēs pagaidām nospēlējuši savu vienu koncertu. Laiks rādīs, kā publika mums pie... Nē, fani jau nāk lēnām klāt, kas noklausās tās. Mēs esam ielikuši 2 dziesmas draugos. Lēnām nāk klāt. Tā. Bet pārsvarā jau tie ir paziņas un draugi un tā. Tā. Anton. Es redzēju draugos, ka mums ir pārpa 100 faniem. Drīz 200. Jā, gan drīz 200. Bet tas jau ir daudz, vismaz, piemēram, pusgadu pastāv, tas jau, manuprāt, cits varētu patiesībā to tikai tādi priecāties. Piemēram, mūsu otrā grupā kādi 6 fani. Tātad mums viss ir ok. Grupā dziesmu autori ir brāļi Edgars un Kristaps. Kamēr grupa pastāv, tapušas dažas nopietnas dziesmas gan latviešu, gan angļu mēlē. Dziesmās parādās gan Liepājas vēja skarbums, gan arī romantisms. Es paši nezinu, kas tas ir pa mūzikas stilu. Domas dalās, kas tas pa stilu ir. Ļoti dažādas dziesmas ir. Sākot no pop, beidzot ar gandrīz vai metālu. Tāds īli, piemēram, ir ļoti smagi, un tad pēdējās dziesmas paliek arī tāds liriskāks, melodiskāks.
Bet kurš jums ir pašam sirdī tuvākais Stils. Man ļoti patīk, piemēram, grupa Kings of Leon, The Cooks un no latviešiem Dzels Vilks, Prāta vētra. Kad es sāku spēlēt, man vairāk patika pop-punks, tādas grupas kā Blink un Sum 41. Tagad vairāk pievēršos savādākai mūzikai, vairāk klausos metālu un tādi man dažādas grupas, kas patīk. Mans mīļākās grupas ir The Fall of Troy, System of Down un tam līdzīgas grupas. Mans mīļākais stils tagad ir džaz, jo man patīk improvizācija. Tas arī tāds stils, kur tikai ar improvizāciju sākās. Un mīļākais izpildītājs ir Barry Adamson. Tāpat puiši domā, kā grupai kļūt vēl atpazīstamākai, lai gan prioritāte viņiem ir spēlēt paši priekam. Ceram, ka šitie koncerti, kas tagad būs arī Rīgā, kad tas mums kaut kā tālāk ievirzīs un tā, kad varbūt kāds piedāvās uzspēlēt. Un starp citu mēs tagad meklējam menedžeri un tā, kas mums varētu palīdzēt piemeklēt koncerts kaut kur. Un tagad būs koncerts Fontēnā, datums vēl nav zināms, un Sambufetā un tā. Kaut ko jau kustamies priekš. Jūs esat jauna grupa, tomēr jaunām grupām arī jādomā ir par nākotnes plāniem. Kāda varbūt tās jums ir, varbūt jau padomā kādi? Pašlaik jau nav nekas izplānos. Tev redzēs, kā mums ies un kā ierakstiem un faniem, un te jau laika skatīsies, kā būs. Jā, ceram jau uz labu nākotni. Jā. Plāņi jau ir lieli, domājam, nākotnē uzfilmēt arī videoklipu un taisīt vairāk skanīgāks dziesmas, pēc iespējas labāks. Mēs ļoti gribētu uzspēlēt pat festivālos Latvijā kaut kur. Tā. Tāpēc mums vajadzīgs menedžers, kurš to visu noorganizētu, jo pašiem ir grūti kaut kur tikt tā. Taču par paveikto līdz šim viņi ir pateicīgi savam skolotājam Eduardam Viderkeram, kā arī Liepājas bērnu jaunatnes centram par mēģinājumu telpām. Es ceram, ka kādreiz pienāks tā diena, kad dzirdot Falling Sky iedomāsies par mums, un kad Falling Sky tie esam mēs. Mēs esam grupa Falling Sky, un jūs skatāties raidījumu Uzgriez skaļāk.